Tev noteikti ir gadījies tā, ka tu atver treidu, visi kārtībā, pagriez muguru un tu esi likvidēts. Visi izskatās labi, aizskrien uztaisīt tēju vai uz toleti. Atnāc atpakaļ un tu esi izsists, likvidēts. Un, protams, tirgus precīzi tad aiziet tieši pretējā virzienā, uz kuru tu biji cerējis pirms tam. Ja tev šķiet, ka tirgus to dara speciāli, tad palielam tev ir taisnība. Tu jautās, kāpēc tā notiek? Tāpēc, kad jaunie treideri vairāk vai mazāk ir vienkārši degviela tirgumu un pieredzējušajiem treideriem. Ja tu gribi saprast vismaz aptuveni, kā no tā izvairīties un mēģināt paredzēt, tad noskaties līdz galam. Tātad, kas tad ir likvidācija? Likvidācija tradingā ir process, kad treidera pozīcija tiek piespiedu kārtā slēgta, aizvērta. Jo tā sasniedz noteiktu zaudējumu līmeni, kas apdraud kontā esošos līdzekļus, vai arī neatbilst biržas brokera noteiktajiem līmenim, kuru tu esi aizņēmies. Tas notiek galvenokārt plecu tradingā ar pleciem, tātad futures tirgos, kur arī tiek izmantoti tie sviras vai pleci, lai vairāk kārtotu savas peļņas iespējas. Lai saprastu, kā tirgus kustas saistībā ar likvidācijām, ir jāizprot vispār tie mehānismi un tirgus dinamika. Tāda nedaudz teorijas. Tātad, kas ir likvidācija? Kad treiders atver pozīciju ar sviras vai pleca efektu, viņš aizņemas līdzekļus no brokera vai biržas, lai palielinātu to savu pozīciju. Brokeris pieprasa uzturēt noteiktu maržas līmeni, tātad tas ir tas drošības spilvens, tas ir tās atstarpe cenas kustībai līdz jūsu likvidācijai. Tātad, ja cena kustas pretēji treidera pozīcijai, konta līdzekļi lēnām krītas līdz tam maržas līmenim. Un sasniedzot to likvidācijas cenu, brokeris automātiski slēdz pozīciju, lai novērstu turpmākos savus zaudējumus, jo jūsu tas drošības spilvens jau ir izsmelts. Un, tad šo pozīciju arī sauc par likvidāciju. Ar ko tad atšķiras long pozīcija likvidācijā ar short pozīciju? Longā mēs paņemam vienkārši lielāku naudas apjomu, tātad reizinātāju, mēs nopērkam vairāk un cenai kāpjot, mēs pārdodam vairāk un tā starpība ir mūsu. Shortā ir savādāk. Mēs aizņemamies tokenu, mēs viņu uzreiz pārdodam, cena krītās, un tad, kad mēs viņu atkal nopērkam, mēs to starpību paturam sev. Tātad mēs pēc kāda laika nopirkām lētāk, nekā mēs viņu pārdevām pašā sākumā. Sasniedzot likvidācijas līmeņus, tas kaut kādā mērā arī ietekmē to tirgus kustību. Kad notiek masveida likvidācijas, tas var pastiprināt cenu kustību tajā pašā virzienā, kurā cena jau virzās. Tātad, ja mēs esam longā un nāk shorts, tad sasniedzot mūsu likvidāciju, ja viņa ir pietiekami liela, viņa var palielināt short to pozīciju, un tas tirgus vēl vairāk noies pret mums. Tas notiek tāpēc, ka likvidācijas rada papildu pārdošanas spiedienu, ja mēs runājam par short. Ja par long, tad papildina pirkšanas spiedienu. Ja tirgu vienā vai blakus cenu līmeņos ir daudz likviditātes, tad šāda likvidācijas kopa, kas parauj aiz vienu aiz otru likvidācijas cenas dažādiem treideriem, šāds saucās par likvidācijas kaskādi. Tātad viņam ir diezgan uzreiz strauji un as dūriens vai kāpums izejot no virziena. Pēc šādiem dūrieniem parasti daļa lāču vai šortistu redzot likvidācijas lielumu un apziņu to, ka tas tirgus ir pavirzījies, viņi pāriet pretējā pusē un uzreiz sāk pirkt.
Līdz ar to ir tas adatas dūriens, kad viņš strauji nonāk lejā, viņi uzreiz pāriet buļļos, visi sasēžas longos, un cena aizlido atpakaļ, citreiz pat tālāk nekā viņa nāca lejā. Kā šajās situācijās izmanto mūs, vai mēs varētu izmantot tirgu, apzinoties tos līmeņus. Tad pa lielam pieredzējušie traderi analizē šos likvidācijas līmeņus, kas ir cenu punkti, kuros sagaidāms liels skaits likvidāciju. Šos līmeņus var redzēt biržās vai atsevišķos saitos, kur ir tās likvidācijas kartes. Parasti viņas var redzēt, viņas ir saistītas ar tādām vairāk vai mazāk lielām centralizētajām biržām. Tātad mēs redzam cenu diapazonus, kur ir daudz likvidācijas līmeņi, un paredzam, ka iespējams šo cenu līmeni sasniedzot, tirgus varētu griezties uz pretējo pusi, vai arī tirgus mērķis ir vēl dziļāks likvidācijas līmenis. Paņemsim reāli piemēru uz to pašu klasisko bitcoinu. Tātad ieliec long pozīciju uz bitcoinu pie cenas, šobrīd plus mīnus 113,800 ar 1000 eiro un 10 reizinātāju reiz 10, tātad pleci reiz 10. Tava likvidācija būs apmēram 1%, jo viņš reizinās ar 10 no tavas cenas, tātad uz 103,000 tava cena būs, tava pozīcija būs likvidēta. Tas apmēram varētu izskatīties tā. Tu sēdi, gaidi, cena staigā turpu šurpu, tad viņa aiziet, iedzeļ cenā 103,000, izsit visus, piemēram, kas jūs tur esat, un pēc tam lido augšā uz 115. Klasiskais gājiens, jā. Šeit parādīšu divas likvidācijas kartes. Šobrīd tas ir tekošais bitcoina likvidācijas karte. Tātad šeit mēs redzam, jo gaišāks tonis, jo lielāks apjoms. Arī šeit mēs redzam, tātad šie ir šortistu likvidācijas, un šeit ir longistu likvidācijas. Tātad mēs redzam, ka principā tikko tika diezgan spēcīga likvidācija savākta, un nākamais varētu būt šis līmenis, kas ir uz 112,5 tūkstošiem, tur likvidācija būs uz 216 miljoniem. Tad pat laikā uz augšu šobrīd te viss jau ir iztukšots, un tāda tuvākā, spēcīgākā, tiešām būtu uz šī, tas ir uz 120,333 miljonu likvidāciju. Es pieņemu, ka jautājums ir, uz kuru pusi tirgus šobrīd būs vairāk nosvēries. Viņš ies pakaļ šai likvidācijai, kas ir tuvāk teorētiski, vai arī ies uz augšu un tad atkal lasīs visas, kas nāk, kas ir, tiksim tā, būs jaunie stoplosi vai likvidācijas līmeņi, ko pēc tam atkal varēs lasīt apakaļ ceļā. Kur ir tieši, piemēram, par Bybitu. Tieši šīs biržas, šis ir vairāk tā kā kopējais bitcoina likvidācijas līmeņi. Šeit ir tikai Bybita. Tātad šeit Bybit biržā mēs redzam šobrīd esošo short trendu. Viņš šobrīd ir savācis 13,5 miljonus longistu likvidācijas. Piemēram, šis lielais zāģis ir savācis, tas bija 10. jūlijā 17,5. Bet ja mēs redzam šo maziņo, bet it kā viņam arī vajadzēja diezgan daudz ko savākt, bet viņš norāda, ka tur bija īstenībā tikai 2 miljoni. Tātad šeit likvidācijas jau vairs nebija. Visi jau bija izvākti šajā pozīcijā. Un pilnīgi iespējams, ka tas arī ir tas, šeit viņi savāca ļoti daudz likvidācijas, un tālāk jau cena jau aizgāja automātiski. Vienkārši uztaisīja tādu dzēlienu,
un šortisti jau atkal ieslēdzās un sāka dzīt cenu lejā. Apzinoties to, ka spēks longistiem bija beidzies. Tātad īsi rezumē, ja mēs spējam šo instrumentu izmantot vai kopējā skatījumā vai Bybit skatījumā, tad mēs redzam, ka ja trends turpina kāpties lejā un tuvojas šim līmenim, ir ļoti liela iespēja, ka viņš viņu savāks un tikai tad griezīsies atpakaļ augšā. Ja mēs redzam, ka viņš sāk kāpt augšā, tas iespējams arī var būt viltus kāpiens un viņš var turpināt atgriezties atpakaļ. Bet ja mēs redzam, ka viņš jau ir uzkāpis augšā un sāk durt jau šos līmeņus, tad ir ļoti liela iespējamība, ka viņš paņems arī šo dzelteno, tātad šos 333 miljonus, un pēc tam ļoti liela iespējama, ka viņš iedurs dziļāk, ņemot vērā to apjomu, kas šeit ir noslēpts, un pēc tam viņš noteikti ies atpakaļ. Ņemam to vērā, ja patika, spied like, seko, dalies komentāros ar savu pieredzi.